Draudzīgs atgādinājums visiem abonējam kanālu, piespiežam laiku un uzrakstam, ko jūs domājat par epizodēm un ko jūs gribētu redzēt nākamajās epizodēs. Lucky Punch, bitch! Ar šāvienu, bļēģi! Kur šīs, man liekas, runā pats par sevi. Mēs taisīsim jauno setup. Lucky Punch stream. Mēs no studijas nedaudz pārcēlāmies uz jauno ofisu. Gatavosim setu. Ceturtdienās gan OSC stream vēl paliks turpat, bet pārējie stream būs šeit, tā kā setosimies, apskatīsimies, kā sanāks. Pēdējā palatīgs. Gaidam jaunu pasūtījumu. Šities ir viss, kas palicis uz doto brīdi. Čau, man sauc Rolands, esmu viens no streamerīšiem, kopā ar Renātu Siliraku un to mazo čalīti mēs kopā streamojam. Man ļoti patīk, es arī, ka jums patīk, un ja jums gribās pieslēgties, mēs streamam katru pirmdienu, otrdienu, trešdienu, ceturtdienu, piekdienu un svētdienu, 8:00, citreiz arī 10:00. Ja tev patīk gambles, pieslēdzies, skaties un čato ar mums. Tu atstāj vienkārši uz auto vienmēr. Nē, tas nav pareizais. Kas nav pareizais? Kāds ir jautājums? Kā tiek ieslēgti tuvās gaismas lukturi? Ja godīgi, es nezinu, jo es parasti kā mašīnā viss jau ir ieslēgts. Es ar Tesla tikai braukāju. Viņš noliks tiesības, kā domā? Kaut ko jau jā, bet pirmo es domāju, ka nē. Viņš knap mašīnā dar iekšā. Tur ar kravinieki tikai var. Jau, mēs esam studijā, mēs gatavojamies streamam. Lucky Punch TV. Dodiet veiksmi manam eksāmenam autoskolas un tiekās nākamajā kadrā, kurā būs riktīgi leģenda redzama. Ko viņš mums gaida. Satiekam Rufiku, mūsu leģendu Lucky Punch TV. Kā iet? Super, labi iet. Poličs mums tur liek sodas lejā, tāpēc mums nav baigi daudz laika, jā. Superīgi diena, saulīts spīd, šodien hoķis, atbalstam savējos un malcam. Malcam. Un dzeram enerģijas dzēriens. Bet nepārāk daudz. Nepārāk daudz. Noklapēs. Noklapēs. Tā kā jā, Lucky Punch. Daily dose of luck. Cīnīs, karoči, divas mēnešas esmu kačējies, es pa pišķinī vajag pampiņu atgriezt to vasara nāk. Varēja 30 reizes uztaisīt, šis kaut grūti, bet neko. Tātad dienu jau pišķiniņu un atgriezīsim kondīcijās. Ko jūs darīsiet šodien? Taisīsim video. Un tad tevis tā parodīja sketch tāds video. Parodīja sketch, jā. Čalis ies pie čomiem, viņa meitene apstādina, saka, klausies, negribu tur iedot. Vai negribu pagaršot Lucky Punch enerģijas dzērienu? Es saku, jā, es tiešām gribu. Diemžēl man nav Lucky Punch enerģijas dzēriens, bet... Nē, davai tā pasaka. Viņš netīri. Diemžēl mani buņģiņi ir tukši, bet vai tu vari viņu uzpildīt? Vai tu vēlēsi viņu uzpildīt? Jā. Bet vajag tā, lai čūvak no pagaidām. Kristaps jau nāk, tu uzreiz atvēr durvis. Varbūt vēlēs Lucky Punch enerģijas dzērienu? Jā, man patīk Lucky Punch enerģijas dzēriens. Tu iedos man viņu pagaršot? Tu uzreiz pišķiņ attīri uz turieni? Un es nāku līdz. Es tās, un durvis bam, dzirdu, ka durvis aizvērās. Es tās radu uz duri, radu uz sevi, un kad pagriež galvu, Uzreiz. Diemžēl mani buņģiņi ir tukši, bet varbūt tu vēlēs viņu uzpildīt. Jā, kāpēc nē? Man rītīgi patīk Lucky Punch enerģijas dzērieni. Lucky Punch. Šīdam keksam šodien autoskolas eksāmens. Teorijas. Es gaidu. Jā, nav kā to gudēt. Redzams. Ka tu satraucies. Es par eksāmenu satraucos. Jā! Mēs šodien iesim, meklēsim Pauļuku zvanīs. Sensa muter sakaugs. Mēs brauksim tulītās paņemt tērpus, cietumnieku kombinzons, lai visam manam krū ir tērpi, ar kādiem mēs uzstājāmies pa Lādiem koncī, vēl pāris končos esmu bijis tajā tērpā. Mums ir ideja videoklipam, lai visi tie, kas piedalās videoklipā, visi ir šajos tērpos. Tā gaisma un tā ideja, kas mums ir izdomāta, šie tērpi tam fonam iedos labu kontrastu. Tu gāja eksāmenā? Es nenokārtoju. Ko? Man varēja būt viena kļūda, man bija vairāk par vienu kļūdu. Mums bija UFC turnīrs, ļoti sīvā cīņā ar 3-2 Romero izrubīja Adesanju, jeb Deņa Stjepaša iedeva piepīpēt Kristapam Peludžikam. Un viņš tulīt zvanīs kādam no maniem kontaktiem, zaudētājiem jāpild uzdevums un jāsaka,
Te jūs traucē Edijs no visam daļām, un te ir telegram piegāde. Ka prasīs, kas pa telegram piegāde, tad ir jāiepina vārds feņķi. Kristapam ir jāatzvana mūsu boša, Osis Bosis. Lūdzu. Kaut nepacēt. Jā. Sveiki, jums zvana Edijs no visam daļiem. Zvanu sakarā ar jūsu telegram piegādi. Nu, beidz. Jūs pasūtījāt 14 kg ar FNNTIKU. Forši jautājums, es vispār nesaprotu, kādā sakarā man zvanu, kas tas tāds ir vispār. Jūs neveicāt telegram piegādi? Nē. Interesanti, no visam daļiem. Ko? No visam daļiem, Edijs. Labi, es nodošu ziņu. Viņš ar tām lietām zina, varbūt viņš zināsies. Pēc iespējas ātrāk. Labi, tūlītās, jā. Diezgan ok. Ieskait. Uzdevums izpildīts. Pilsētas trokšņos meklēju klusumu, kur pagātnes ēnas dejo zem ielu lukturiem. Ceļi, kas reiz bija mūsu, tagad ved mūs dažādos virzienos, bet sirds puksti joprojām skan vienā ritmā. Jau no šī brīža es vairāk nerakstu tekstus, man rakstīs ChatGPT visas repa dziesmas. Man jau uzrakstīja ChatGPT visus tekstus albumam ar Ozolu. Tā kā gaidat to, būs ap vieni krūti. Fashion designer, es jau tikai repers. Send me dick pic. Tu man saki uzreiz, ir vai nav vecīt, bet es tagad, kad neviens tagad, kad neviens nedzird. Ir seja bis vai nav? Kaučina? Tu apsoli? Apsoli. Dod zobu? Dod zobu. Sidojam tik augst, planējam kā lidmašīna. Paldies, David. Es tavam vērtējumam uzticos. O, tu arī, jā? Jā, es... To palīdzē? Nē, es zinu. Nu jā, vispār tik nostieks un viešām būs cilvēks. Nu, protams, Pauļiks zvanīja, Sensa Muters sakauši. Ko tu te murgo, bļa? Droši. Nu? Pauļiks. Ko? Sarubījās ar Muteri. Sūdīgi. Sveicieni faniem, pašļi dirst heiteri. Ko, Reč, esi uzvilcies drusciņi. Pa visu šitu, pa šito te, kas te bija uztaisīts uz kombi un pa slepeni filmētā iespējamo un... Karoče, nervi. Bači ir apakaļ. Bači ir atgriezies jau savā ielē. Nē, esi ļoti mierīgs cilvēks palicis. Ļoti mierīgs. Bet nu reizēm es uzvalkos. Es uzvalkos ikpalē, bet nu es nevandās tā, ka, bļaļ. Čau. Čau. Karš, Enrijam nokrīt numurs zina, mašīnām šeit meklē. Tu zaļiet. Atrad numuru, atrad numuru. Viss super. Pēc Grīziņkalns, baby. Laidīsim filmēt videoklipu. Būšu tuliņ cietumnieks. Visi būsim cietumnieki. Kroči, viss Gucci. Dzīve izdodās, viss ir skaisti. Man būs apmēram šitā, karoči. Stāvēš un būs šitā. Un tā apmēram. Peņa, es kaut kur piestāšu, es ieliešu degvielu, ja? Sava brauc jau. Davai. Kur jābrauc? Mēs braucam 36 gadus vecā mašīnā. Ja ir kāds, kas grib man palīdzēt, viņu atrestaurēt, lūdzu. Henrijs Mucinieks Instagramā, ja? Droši meklējam augšā. Man ir E32 beha, ja? Viņai ir visādi savu niķi, ja? Piemēram, viņai krīt numuri nost, piemēram, ja? Vai arī nevaram lūku atvērt. Vispār viņai varās, iedomājieties, beha, kurai varās lūku vaļā. Tas ir pizd, bet tagad nevarās, jo ir nosvils vai nu kaut kas nosvils, kaut kas drošinātājs vai kas. Un nevarās ne tikai lūka, bet arī visi pārējie 4 logi. Tā kā super vienkārši ideāli. Tā kā džeki, mēs šitajos kombinzonos normāli izsvīdīsim dirst tuliņās. Bet vismaz kaut kas augsts, ko padzerties. Jā, vismaz, jā. Tas... Šī nav apmaksāt reklāmu. Šis ir vienkārši, ko es varu pateikt. Kā lidmašīnas ķerni kaut ko tīn, taču viņi netiek līdz. Slidoni tik augsts, meditēja izskatīt. Cik kas ir normāls pīdē visarī. Kārtīgi jānokrat. Vienmēr. Jau zini.
Life is life. Zini, ko mums vajadzēja izdarīt? Mums vajadzēja mašīnu izveidot. Mēs braucam tālāk. Nu, lai tam bišķi, zini kā, varbūt nav tik karst. Jā. Esamiņš. Ienāca. Jo, zini, kas ir dirsā, ir tas, kad priekšā tie 3 litri tur arī kurina mums normāli. Tad kas nākamreiz, kad mēs brauksim? Viss būs. Es jums atvedu čaju, Džeki. Abi, maucam. Jūs liks iekšējais, tas maucies. Mēs varētu apstāties, mēs varētu izrabīt to vāģi, viņš pēc pūst. To mēs varētu braukt ar durvīm vaļā, lai viņš izveidinātos. Jā, viņš ir nogriezis, nāku kroči neprasa ko. Nu viss. Nu liekas, pie man caurums vēl izpūtējā ir. Jau, bet ir vēsāk. Nevajadzēja slēgt to sūdu iekšā vienkārši. Tā sieviete mums filmē no aizmugurs. Viņa droši vien domā tā, fuck, fujak ar durvīm vaļā brauc. Brauc, Opīti. Oi. Oi. God damn. Crazy. Hey! Es jūtos veiksmīgs tagad. Kā parasti notiek, ko filmēties? Bez biksēm. Zini kā, tu aizbrauc, filmē, tad tu beidz filmēt, tad tu atkal filmē, jo ir garš šets visticamāk. Bet ne šoreiz. Man parasti tā, jā, ir hi, ha, un tad vienā momentā ir tāds... A kad ir hu? Tas ir te, kad tu mājās apgulēs. Un te, kad tu bet tas nav jautri vairāk, tipi, ne? Vai tas ir jautri? Nē, tas ir tāds... Zini? Oh, bļā, to the left. To the left. Ej, Džeki, mēs tūlīt tev esam, jo... Es nevaru, es tik ļoti gribu tikt ārā. Pārāk karst. Nav loga atvēršanas. Sildi saloni, kroči, viss slikti. Un kāda brīdis dienas, kā... Ideja ir nofilmēt saulrietu ar lidmašīnām fonā. Un cerams, ka mums neaizdīs. Lidmašīna sēžās tur, diezgan smuki izskatās. Saule riet tur aiz tiem kokiem. Žēl, ka viņi neriet aiz skrējceļa, bet, nu, mēģināsim bišķīt no sēna. Jā, redzēs, kā viņi sanesīs tumbiņas. Kur domā, kur jāliek ir... Es domāju, tur kaut kur. Man liekas, bišķi tālāk, vai neesam tik tuvu pie žoga. Mazāk iespēja, ka mums piesiesies. Nezinu, kur tas skaitās īstā lidostas robeža. Jo vakar, kas bija atbraucis, tad braukāja šitie robežsargi, tā kā redzēs, kā sanāks. Cilvēks pārdomā dzīves jēgu, un kāpēc viņš izvēlējās bungas spēlēt. Saproties. Var redzēt, šis labs piemērs vienkārši. Labā giča? Kā Herijs teica, labāk dziedāt, nu. Viens mikrofons, viens vats un... Hei, kur atsrāda. Vispār ideāli būt koristam. Tev nekas nejaņem līdzi. Kā jūs to giču jūs simulēsiet vai jūs actually spēlēsiet? Mēs esam Bluetooth. Mēs ar mašīnu savienosim. Jā. Tačkas ir. Katram pa vienai mašīnai. Kad tu pieslēdz ģitāru, sāc spēlēt, tā mašīna sāk braukt. Illuminati? Nihuja sev! Sveiki! Lidostas inspekcija pārbaudām, vai jūsu kulas ir nomazgātas pirms jūs kāpjat lidmašīnā iekšā. Kula nomazgāta? Jā. Aizgāju un uz pļāvumīķiem. Patās es teicu to, ka pacelšu viņi man pretī, huhaha. Kā izskatās? Tas ir pīz. Ahujēt, vecīt. Ahujēt.
Kā bija tā bačas dziesma, tā no viņa vārdiem, ko uztaisīja? Atdod naudu tur. Re, kur ir? Šamans. No bačas vārdiem Čalis uztaisīja Zejai šito dziesmu, viņa aizmantoja. Viņai pusmiljons klausīja. Reku Denis Penis un Dzenis Tenis. Denis. Mēs filmēsim šodien 21. Jā, satikās, izdomāja kaut ko. Izdomāja sākt taisīt hītus uz vienas dziesmas. Vairs jaunas dziesmas nerakstam. Tur paceļās līdmašīnas, lidojam tik augstu, uzstāsimies Pienenē. Tur mašīna brauc, tur aiz rajona koki aug. Tur kāds skaties savu nolādēto sulu dzeri. Šlāgera aptaujas top 10 bēgļi. Jā, klausies tagad dziesmi par Pienenīti visās lielākajās straumošanas platformās. Man sauc par rībinātāju Gunti. Šodien sarībināsim pie lidlauka. Tā kā tur ir rībinātājs 2. Jā, Pienenīti. Bang, bang, skīt, skīt. Te viss labi, jā. Bunzinieks jau silda. Viņam būs maršs jāspēlē. 4-12 daļās. Nu, visi jau zina, 4-12 daļas. Ko tu gribi pateikt? Es neatceros akordus. Man ir $1 ASV. Un es ko ar viņu dari? Karoč, es šitā spēlēju. Davai. Denis, novelc jaku nāc. Tā, paga šito sadodam apakaļ. Velc jaku nos. Mēs filmējam tālāk. Domāju, mašu uz reiziņas ierūpīt. Nē, davai, filmējam. Nē, karoči, davai drošības pēc nofilmēt to teiku, lai man mierīgs ir. Visi gatavi? Jā. 3, 2, 1, 0. Yeah. Yo. Shit. Es lidojam tik augstu, planējam kā lidmašīnas, šeit kaut ko tīn, taču viņi netiek līdzi. Es lidojam tik augstu, meditējam visu dzīvi, un cik kas zina ar mūsu bībē viss arī, yeah! Ahujena šādi, ahujena. Bija labs, jā? Es tālauzu. Mošu viņam rezervīt. Oh, shit. Nav tev kaut kas burvis pļāviens? Ja būtu līme. Kad ieliet to miķi, pietieposim miķi vienkārši klāt. Paga, bet tad es nevarēšu viņu izraut. Nebūs raušana vairs šitie, kad... Nevaram nuspļaut? Bet bišķiņ. Es lidojam tik augstu. Planējam kā krepapi. Bamba klāt! Super! Bači spēlēt? Bači fonā iet, štuk 200. Viss plusā? Viss labais vienā dienā. Perfekt. Cilvēki bija sailgojušies pēc bačas. Galvenais, lai viņš turās sliedēm, neļausim viņam dzert, kontrolēsim, lai viņš nepīpē, neko nelieto un viss būs labi. Viņš pieteicās atnākt strīmu. Ja viņš pats to grib, viņam mājās nav ko darīt, lai nāk. Cilvēki priecīgi, baču priecīgs. Rieksiņ? O, jā. Bang! Un tā pa banga. Vajag rīpluņi. Kāpēc tu nenolaid uz leju viņu atpakaļ to? Man jau netraucē dzīvot, saproties? Oranžos un fēnīs. Ļoti labi izskatās. Kā teletubīs ir. Tur bija krēms. Teletubī, bļēt, skvāts. Laiks nekustās ne no vietas, kad skaties pustenī, kad atmiņas tev atceldē pauri. Tā kā putenī, tur mazam bērnam asaras tecē ne tikai rudenī. Butrēmī no metāla bļodas tie varīt ūdenī. Geto bērns, kas celās no pelniem kā Fēniks ūdenī. Nezinu to, kur ir viņa tēvs, tu ej un uzmini. Es laikam nebūšu pozitīvs tēvs, kā šaks un klusurs bija. Nometīšu 16 bārs un pēc tam uztiņķī. Aizgāju un uz brēvu miķim visu tas lūpātās. Es teicu to, kā pasals viņim apredīgu. Paklausies šito. Atkal pa pliko. Es kaut ko tur tripoju, jā. Jau kamēr Mustangs vēl ripo, mēs nonāksim tur tikko. Mēs pacelsim visu, uz ko likt ir ko. You know what I'm saying? Jā, un beigās, ka pacelsim, Deņa flipo. Jā, kā vienmēr. Tā mēs filmējam. Šī tā ir baudām filmēšana. Citreiz Toms lamājās uz mani.
Elīnais līdz garstāvoklis šodien visi forši, pozitīvi, saule spīd. Jo, neestiec man gitāristi vecīgi. Karoj! Tu piepasies pie mani gitāristi. Sorry, jau. Kas tev ir, Es nevaru saprast, kas tev pa problēmām. Vienmēr tu gribi piepasies pie maniem gitāristiem. Jau, I keep an eye on you, motherfucker. Oi. Jo, kas tev ir, Tas tik klausās. Lai visums ir. Jā, moš, ka tā būs poķika. Jā, let's go. Tā gaida? Poķika paši nav. Labi, tad ne. 3, 2, 1. Dāvis. Paldies mammai, paldies tētim, paldies Lucky Punch. Un jā, un priekā, kaut kā tā. Super duper. Bija jautri, un tagad man ir... Mēs izmēģinājām manā koncī jaunu versiju vienreiz, viņš teicam visu, mēs šitam stāfam, mēs šito stāfu pirmkārtām ierakstam studijā, un tad mēs viņam filmējam video. Un visu soli pa solim šitais čāls realizēja. Man bija tikai tur jāpiedalās, jābūt blakus, bet šitais čāls izdarīja visu. Šitais čālis iekoordinēja atkal visu, kam ir jābūt, un mēs kā esam. Jau, lidojam tik augstu, planējam kā lidmašīnas, you already know. Atkal viena no foršākajām filmēšanām. Krūts vibes, īstie cilvēki. Un mums ir ļoti labs aizdoms par šo dziesmu. Mums pašiem grūti tā spriest, jo lidojam tik augsts oriģināls jau ir nepilnu gadu ieskrējies, bet par šo dziesmu ir jauns atkal tāds vilnis, ka ātrāk gribās končos izpildīt. Meklēt lidojam tik augstu remiksu visur. Paldies! Bača nobijās, ka vējš uz viņu pūš. Kāsi, ka viņš apkurīsies. Labāk būt piesardzīgam. Malčāga Bača, pareizi dari. Mēs nofilmējam lidojumu tik augstu remiksu. Šis vlogs nāks ārā dienu pēc remiksa, klausieties visur straumēšanas servisos. Tagad ir jauna straumēšanas servis. Ir jauna straumēšanas servis. Jauna straumēšanas servis, viņa atvēra Bača, saucā Bača 4. Kas tad? Es arī domāju, ka es strīmā nelāmāšu šos hujuški, kaut kā automātā aiziet. Es nesaprotu, kas tas ir. Roģi bija ikdienā tā, es vairs nelāmājās. Pie strīma tiek pis. Kaut kāds tā kā refleks ir aizgājis un huju. Nevar pat vairs piedomājot, nevar jau bez to Kaut gan ikdienā es runā normāli. Tāpēc, ka spriedze vecīt, zini kā, paduses sāk svīt, uzreiz olas izšķīst, pimpi sarojās, you know what I'm saying? Viņš tāpat nav liels, kur nejūt, kas sarojās. Tur vairs nav kam sarauties. Gan jau nav tik traki Bača. Nē, gan jau cilvēkiem ir trakāk. Bača, es te vienā video redzēju, kā tu nometi savu šlangu. Nav arī tik sūdīgi. Es nav bijis, es toreiz biju pēc viens stream dolo, tur laikam spēlēs, domāju iet, bet es biju tā apkūries, ka es nevarēju no viesnīcas izkustēties. Mošu labi vien ir. Zīvē izmantot man vājumu brīdi. Aģina Razņi pidarās. Jau pagājuši šitien te ir reku skaņā nāk. Jā. Vajadzēja to aplīkt visiem, par tev jātur. Da, nē, viss kārtībā. Nē, kādam jāstrādā, ir veču. Nebūs tādēļ nekāda sēdēšana. Kādam jāstrādā. Es ir nostrīmos, es ir piekus, es nevaru paturēt. Tā, man es turēšu. Vai nevar paturēt, ja? Sašļu. Ejam pīcai pakaļ. Pagāja pusi, es nezinu, cik laiks pagāja. Kroči. Viņi taisās pievest, jā? Plānots. Draugi, Nē, ar šo arī mēs beidzam mūsu šīs Lucky Punch TV šo epizodi. Jā, iesim pēc pizzas, paēdīsim, tad brauksim pa mājām, Mārels ved Baču uz mājām, mēs ar Diju arī pa mājām. Subscribe, sekojiet līdzi, skatieties, būs vēl interesants epizodi. Nu, mēs vienkārši rādīsim mūsu dzīvi, kā jūs to redzat. Tā kā pilna vasara končiem tiekamies. Abonējam kanālu, piespiežam laiku un uzrakstam, ko jūs domājat par epizodēm un ko jūs gribētu redzēt nākamajās epizodēs. Lucky Punch, bitch!